Tā, meitenes, nu tad šodien turpināsim tālāk, kā jau es teicu par aknu un žults pūsli, jo mūsu sistēmā ir jau pavasars, faktiski pēc datumiem un pēc laika mums jau ir pavasars, jau ir koka enerģētiskais lauks, ja, kā mēs jau pagājušreiz runājām, un koka enerģētiskajā laukā mums ir aknas un žultspūslis. Pamats sistēmas, kas šajā laikā strādā maksimāli. Tātad šī te enerģētiskā lauka maksimālais organismā ir jāsakārto, jāsabalansē, jātīra un jāpabaro. Tā, lai atkal nākošā sistēma būs tātad vasarā, ja, tievā zarna un sirds un miokards un trešais sildītājs saucamais, ja, tad, lai būtu aknai spēka dot uz augšu. Un ja to neizdara, tad aknām nav spēka. Pēc mūsu sistēmām, ko mēs pirmīt runājām, ja tur ir mīnusos, tad tur ir vēl dubultā jāstrādā, ja. Tad viņš ļoti ir jāpabaro šī te katra sistēma, katra orgāna galvenais pamatelementi, ja tie ir. Jo viss ar viens ar otru saistīti. Kā redzat arī šajā zīmējumā, to arī jūs varat noskrīnot un varat sev tā saprast. Jo šajā pavasarī tagad mums ir atbildīgs aknas un žults pūslis. Viņš ir ļoti vējošs, mēs orgāni šajā var slimot, ja, jo, kā es teicu, viņi ir maksimālā enerģētikā, gan varam saslimt, gan varam izārstēt, ja. Tad visas kaitas, kas ir ar aknām un žultspūsli, viņas būs sāsinātākas vairāk, ja ir tāda. Zaļa krāsa ir vairāk jānēsā, vairāk ir dusmas, jo kamēr pāriet no ziemas, no augstuma, no ūdens uz augšu, tātad viņam ir jāpielāgojas, gaišumam, un tā ir imūnsistēma, kas ir ļoti jāstiprina. Imūnsistēma ir caur aknām un žultspūsli. Tad tālāk mēs arī runāsim. Tātad aknas atrodas labajā augšējā vēdera kvadrantā tieši zem diafragmas, no priekšpuses tās sedz pasargā labais ribu loks. Kādreiz jau mēs esam to runājuši, bet gribās jau vēlreiz, lai jūs tā zinātu drusku vairāk. Pārāk sīki ne, bet drusku vairāk. Kā zināt, aknas nesāp pašas par sevi. Ja ir problēmas, tad var sataustīt. Tātad vai nu ir tā kā zāri iznākušas, ja viņām ir kāda vaina, vai ir aptaukotas, jā, bet sāp tātad aizkuņa dziedzers, ja. Tas sāp un žultspūslis sāp, ja, un tad liekas, ka sāp aknas, bet aknas pašas par sevi viņām nav sāpju izjūtas. Veselas aknas atrodas tieši zem ribu lokiem. Ja, tad apakšā zem ribām mēs varam tur sataustīt. Un parasti nav sataustāmas, ja viņas ir veselas. Ja nav veselas, tad mēs viņas sataustīsim, viņas nāk uz ārā. Aknām ir 3 daivas, lielā labā, mazā kreisā daiva un pavisam neliela starpdaiva. Ja, tātad, kā redz, arī to starpdaivu mēs redzam augšpusītē tādu maziņu, tā kā atsevišķi noslēgtu. Apakšā mums ir žultspūslis. Aknu funkcijas. Aknu šūnas ražo olbaltumvielas, kas veido organismu struktūrālo pamatu, asinsreces faktors. Tātad akne ir tā, kas normalizē asins recēšanu, lielu daļu imūnās sistēmas un palīdz noturēt šķidrumu asinsritē. Akne ir tā, kas normalizē asins šķidrumu. Tātad, ja aknas nespēja attīrīt mūsu organismu, mūsu asins, tad viņas paliek biezas, ja, un nav šķidras. Bet viņām ir jābūt, viņām ir jāplūst, ja, vienmērīgi, nevar būt biezas. Aknas ir ārkārtīgi nozīmīgs holesterīna un triglicerīna vielmaiņā, ja, tad kāpēc aknas ir jāattīra, kāpēc aknas ir jāsabalansē, jo viņš normalizē holesterīna līmeni.
Akna nozīmē ir neatverama, ir glikozes vielmaiņā. Akna ir atbildīga par žults ražošanu. Ja žults ir izoperēta, tad žults pūslis ir izoperēts, kā es agrāk teicu un kā jau esam runājuši, kad ir žults pūslim ir tāds krāniņš, un to krāniņu nogriež, un tad žults šļācās ārā, vajag vai nevajag. Bet akna var to kontrolēt, un akna tik un tā žults veidojas. Tas nenozīmē, ka, ja ir izoperēts, tad viņa nebūs tā žults. Vienkārši nav tā normalizācija. Ja, kad ir vesels, tad viņš atverās, šis te aizprostojums, ja, saucamais krāniņš, kā es saku, atverās noteiktā laikā, un pa drusciņam viņš tagad ieplūst un sašķeļ barību. Bet, ja viņš ir nogriezts, tad viņš automātiski verās pilnībā vaļā un daudzumā. Un ja akna nespēja šķidru žulti uztaisīt, tad viņa tur netek. Ja? Un tad ir visādas citas atkal problēmas. Vai par daudz gāžās, ja? Atkal tā ir, ka pilnīgi ir tā, ka ja viņa ļoti, ļoti bieza, tad viņa tā gāžās pilnīgi tādiem kunkuļiem ārā, ja? Kad viņa ļoti daudz iekrīt. Bet viņa ir šķidra, tad viņa lēniņām to darīs un noteiktā daudzumā, un organisms aknas zina to, cik daudz ir jāuzpūš, jāsaka tam žultspūslim, jādod impulsu, cik daudz mums ir barība un cik daudz mums viņa ir jāsašķeļ. Ja viņa bieza, tad to akna nespēj. Akna ir jābūt spēkam. Akna ir tātad ļoti, ļoti atbildīga tiešām par šo te žults ražošanu. Žults mūsu organismā ir ļoti nozīmīga, protams, ir gremošanas procesā, vai procesam, ja, jo, ja nesašķeļās barība, tātad, kā mēs saprotam, tad mums arī būs atkal tālāk viss pakāpeniski, viss mums tas nestrādās, kā mums vajadzīgs, un būs saindēšanās. Aknām ar lielu nozīmi organismi ir attindēšanā, ja, tātad aknas mums attindē, tātad neļauj toksīniem organismā uzkrūties. Akna ir tā, kas mūs filtrē mūsu visu organismu, izdala ārā no organisma. Ja viņas nespēj, tad mēs neattindējamies, neizdala no organisma toksiskās vielas. Kā tagad mēs elpojam tur vaiprātu iekšā. Mūsu organismā viņš paliek, bet akna, piemēram, nespēj to izstumt ārā. No asinīm, jo visi iet asinīs, ja, no asinīm nevar izstumt ārā, ja nav viņai spēka. Daļa no saīsinātiem toksīniem tiek izvadīti, ja, ar izkārnījumiem, to sastāvā esot ar žults palīdzību. Savukārt daļa atkritumu tiek izvadīti caur nierēm un urīnu palīdzību. Tātad aknas un urīnu sistēma ir abi divi ļoti, ļoti saistīti. Ja? Piemēram, aknas pārvērš amoniju būtiskā organisma vielmaiņu gala produktu par urīnu vielu, kas caur asinīm straumi nonāk līdz nierēm un nokļūst urīnā sastāvā. Tātad atkal palīdz amonijam nieru sistēmai strādāt. Akna noārda un tātad aniktivē ar lielu daļu bioloģiski aktīvu vielu un hormonu, tā skaitā insulīnu. Aknas ir arī vairāk organismā nozīmīgu substrātu, elpo aknas glabā glikogēnu enerģijas rezervi. Akna ir tā, kas mums dod enerģiju organismā. B12 vitamīnu, folskābi, dzelzi, eritrocīdu, jeb sarkano asins šūnu funkciju. A vitamīnu redzēji, D vitamīnu kauliem, imunitātei, K vitamīnu asins rezistentei un E vitamīnu antioksidantu organismu veselībai. Iedomājieties, cik daudz funkcijas akna dara. Tātad normalizē šo te visu vitamīnu, kas ir vajadzīgs, dot nosūta uz katru vietu, tur, kur mums ir vajadzīgs. Ja aknai nav spēka, tad D vitamīns mums nekur neuzsūksies un viņam būs lēnāk iedarbība. Notiek, bet ne tādā ātrumā, kā ir vajadzīgs. Aknas slimības simptomi. Protams, akna mums slimo, ja mums ir pārslodze un viņa nav spējīga attīrīt organismu. Tātad viņa pati
sāk slimot. Simptomi ir atkarīgi no aknas slimības veida. Visbiežāk ietver diskomfortu labajā pārībē, sliktu dušu, vēmšanu, svara zudumu, vājumu, nogurumu. Dzels mutē liekas, ka dzelzi mēs ēdam, ja, vai dzels garša mutē ir. Ja, kā jau zinat, ir arī dzeltenīga āda, un ja āda paliek vai acu āboli. Tendence ir viegli rasties zemādas asins izplūdumiem vai asiņošanai pēc šķietam nenozīmīgām traumām. Tad ir tā, ka arī ar aknu, ja nespēja akna darīt savu funkciju, tad viņa neattīrīs asins un asinsvadus. Ja kapilāros ir šī te, jo pilnīgi visus asinsvadus, tad nenozīmē vēna vai artērija, bet arī mazos kapilārus. Ja, un ja mazie kapilāri, viņi ir trausli paliek, tātad pie mazākiem saspiedumiem, mazākiem situmiem, kaut kur mēs atduramies, mums paliek zilumi. Ja, vienkārši runājot. Tātad šī te ir arī jau tā te, var zināt to, kad akna nespēja darīt savu darbu un viņai ir kāda problēma. Ja, tātad arī pie palielinātiem krūtsdziedzeriem, vīriešiem, ja, izteikti, ja, citreiz vīrieši smējās, kā man lielāks gandrīz vai kā meitenēm, ja, bet tas nav smieklīgi, jo tā ir aknu slimības simptomātika, ja, un arī impotence ir arī no aknām. Galēji smaguma aknu slimību gadījumā, kad dažādi patoloģiskie procesi, tātad visbiežāk alkohola lietošana un hroniskie hepatīti. Var būt hroniski un var arī ne. Var viņus, ja nav hroniski, tad mēs hepatītu varam izārstēt. Ar savu iedarbību noveduši aknu audus līdz cirozei. Tātad, kā saka, alkoholiķiem lielākoties jau ir aknu ciroze. Jo viss alkohols, ja, tas arī ir toksiska viela, iet caur aknu sistēmu. Tad akni, jo viņš vairāk dzer, jo akna sāk iznīcināties. Ja? Bet akna ir vienīgais orgāns, kas pats atjaunojas. Ja? Un tad ir arī tādi simptomi, kā, piemēram, šķidruma krāšanās vēdera dobumā. Tas arī viens no tiem iemesliem, ne tikai aptaukošanās, bet arī šī te aknu problēma ir arī to, kad ir lieli vēderi. Ja? Lieli vēderi šķidrumu uzkrāšanās, neizvadās ārā šķidrais liekais ūdens, kas uzkrājās organismā. Tas arī iet caur aknu. Tūskas, kājām pietūkst, tātad akna nespēja izvadīt atkal ūdeni ārā. Grūtības koncentrēties, apjukums, kas var progresēt līdz komai. Tātad, ja akna nedara savu funkciju pareizi, ja, tad ir viņa saslimst un tad var būt šādi te simptomi. Biežākās aknu slimības, taukainā hepatozoze jeb aknu sietoze, rodas aknu audos uzkrājoties taukiem. Vienā vārdā sakot, aptaukošanās. Ja? Jo mēs dūšīgāki paliekam, jo mēs visi orgāni sāk aptaukoties. Un lielāki sistēmai un katram orgānam ir pārslodze. Tāpēc jau runā par to, ka ir jātievē. Bet tai pašā laikā tas ir jāzina, kā un ko darīt. Ja? Jo, lai aknām, pieņemsim, nebūs spēka izvadīt lieko ūdeni no organisma vai aknām nebūs spēka izvadīt sašķelt taukus no asinsvadiem, ja? Ne tikai no audiem, bet arī no asinsvadiem un izvadīt no organisma, tad mēs nekur netievēsim un nekas mums nenotiks. Ja? Mums vēl var būt tieši otrādi, nes kāpēc drusciņi nokrītamies, bet dubultā mēs atkal pieņemamies. Tātad pirmais tas ir aknu sistēma, kura nespēja to izdarīt. Vai ja vēl ir slima, tad ir sevišķi. Bet aptaukošanās tā ir parastā pirmā, ar ko mēs darām pāri savai aknai. Protams, arī cukurdiabēts, protams, arī holesterīna līmenis, tātad, ja ir augšā holesterīns mums ar akna, jā, tad viss tas ir kopā saistīts, jo, kā mēs iepriekš runājām, akna regulē gan insulīnu, gan holesterīnu. Tālāk mums ir, protams, kā zināmais vīrus hepatīts,
ir A un E hepatīti, ja, kuri inficēti ir ar fekālijām, orālā ceļā, neievērot sanitāro ģinēriskās prasības. Ļoti īpaši tas ir izteikti ir vīriešiem, ja, kuriem ir seks ar vīrieti. Ja, it sevišķi, vai ļoti netīrīgiem cilvēkiem, kas nodarbojas ar orālo seksu. Ar orālo seksu mums ir jābūt higiēnai ideālai. Ja pārī to dara, tad tas nekas slikts nav, ja ir pārī darīt, ja, bet ir jābūt pedantiskai higiēnai. Ja, jo no tā mēs varam infekciju dabūt orāli. Un, protams, arī ar ēdienu. Ir jābūt apstrādātam ēdienam. Ļoti bieži ir ievērots to, kad mēs inficējamies ar neapstrādātu gaļu, it sevišķi cūgaļu. Tad, protams, arī ir medikamentu izraisītā aknu bojājumi. Visbiežāk rodas pārdozējot, ja, tātad lietojot medikamentus, kurus mēs daudz cilvēki, dakteris izraksta vienu tabletīti, bet drošības pēc mēs dzeram 2 vai 3, ja. Man nekas tur nepalīdzēs, es esmu lielāka un tagad es dzeršu viņu vairāk. Nē, tā nevar, jo var pārdozēt, vai atkal ir viena veidi, kas kopā ļoti daudz zāles ir saliktas, ja, un neizveido šo starplaiku. Vai mazu ūdeni dzer virsū, lai liekais tas, kas vajadzīgs, izskalojās no organisma. Tā arī var saindēt, un aknai ir pārslodze. Ja? Tas ir ar medikamentiem. Ja, tāpat ar medikamentiem mēs arī varam sliktu darīt gan labu holesterīnam, gan sliktu. Straujai samazināšanai ir arī katram jābūt individuālai pieeja. Nevar visiem vienu tabletīti iedot. Augstam asinsspiedienam vai holesterīna līmeni pazemināt. Ja? Tad ir jābūt katram individuāli, bet tas tā, diemžēl, nenotiek. Ar antibakteriāliem līdzekļiem arī var saindēties, ja? Un arī, kā lieto reumatoidās un autoimūnās slimību ārstēšanai, jo tur arī dodās medikamenti, kas ļoti grūti sašķeļās un ļoti grūti ir aknai izvadīt no organisma. Un tad mēs, tā kā mēs saindētos, ja. Toksisku vielu izraisīts aknu bojājumu. To mēs saprotam, ka tas ir pirmām kārtām tātad toksiskās vielas, tātad ir narkotikas, ja, un arī alkohols. Arī runā par cigaretēm, jo šobrīd ir cigaretes ļoti piepildītas ar visādām nepareizām vielām, kuras nav tikai uz nafta bāzes izveidots, bet ir ievietots vēl kādi preparāti turklāt, kas jūsu plaušus un mūsu organismu, tāpatās arī mūsu asinīs viss tas paliek, ja, lai to saucamo darbu izvadītu no organisma ārā, ir aknei jāstrādā dubultīgi vai pat vairāk, ja, un tad mēs varam arī ar to saindēties. Saindēties var ar sēnēm. Tātad šī sēņu saindēšanās ir arī uz aknām dod, ja. Tātad, un, protams, ir ķīmiskās vielas, ja, kas strādā ļoti, ļoti saindē aknu, pieņemsim dārzniecībās, kurām veidojās it kā alerģiskas reakcijas, bet tā ir aknu slimība, kur mēs ieelpojot, mums nav jāpērk, bet mēs ieelpojam šīs kaitīgās vielas, ar ko apstrādā siltumnīcās visu kaut ko, ja, gan augus, gan zemi, gan ko, ja, un viņām ļoti, ļoti daudz cilvēkiem ir tādas problēmas. Un tas ir arī, tātad aknām ir atkal šī te pārslodze. Ir aknu veselībai ir arī steroīdi, ja, tad, ko mēs pieņemam par steroīdiem, arī lietojot, pieņemsim, arī tādas vielas kā pretapaugļošanās tabletes, gan vīriešiem, gan sievietēm ir izveidot, kā zinām, pārmērīgi katru dienu lietojot, mēs varam saindēties un sabojāt savas aknas.
Un aknas mēs nespējam, kā jau mēs esam runājuši, tad akna ir tā, un aizkuņas dziedzers ir tas, kas sabalansē un palīdz mūsu vairogdziedzerim. Ja? Tātad hormonu sistēmai. Tad ir arī ģenētiskās, protams, iedzimtās slimības, ja, caur gēniem ļoti daudz. Visas mūsu slimības, ar ko mēs slimojam, kad nēsājam bērnus, visas tās slimības, pamatslimības var būt iedzimtas bērniem gēnu statusā augšā, ja, tātad šūnu līmenī. Tas nenozīmē, ka mēs nezinu, ko sliktu daram, bet mums ir ģenētiski, automātiski tas var būt. Ja? Tā ir arī ar aknu slimībām. Ja? Piemēram, aknās ļoti daudz uzkrājās dzels, vai, piemēram, varš, ja? vai kāda cita kaitīga viela, kura uzkrājās aknā un neizdalās ārā. Tādiem cilvēkiem, pieņemsim, kam ir zems dzels vai zems varš organismā. Viņš uzsūc visu to lieko, ko viņam vajag, jo akne ir tā kā švamme. Jā, viņš visu uzsūc, un tā pašā laikā viņš izdala no organismu tas, kas nav vajadzīgs. Tā arī var būt tas ģenētiski. Tad, protams, autoimūnās aknu slimības, ja, tad to mēs jau autoimūnās slimības mums uz visiem orgāniem attiecās, tāpat arī uz aknu, ja, ka mēs to patoloģiskā procesā var aizkavēt, ja, un palēnināt šo te procesu, lai neaiziet līdz cirozei. Kad ir ciroze, tad ir akna, sāk, kā es saku, sadrupt, ja, sašķelties un vairs nevar tik tālu tas jau ir, kad viņa vairs nevar atjaunoties, ja, tad viņa neatjaunojās. Pie lieliem hepatītiem, pie fibrozēm, pie pašā cirozes procesā, tad akna aiziet bojā. Un tad aknu nevar atjaunot. Nu, tā, ja viņa ir ciroze, tad tur neko nevar izdarīt. Tālāk mums ir žūtspūslis, jā, kā jau šajā sistēmā, tas ir orgānu karalis saucamais, tā viņu arī sauc. Žūtspūslis ir ļoti svarīga loma, ietekmē visu pārējo orgānu darbību. Pilnīgi visu, jo žūts ir tā, kas mums dod asinīm spēku, žūts ir tā, kas mums sašķeļ barību, žūts mums ir tā, kas atbild par plaušām, žūts mums ir tā, kas mums sakārto visus vitamīnus un taisnajā un raisnajā zarnā mums sašķeļ un izdara to, kas viņiem tur tālāk tie procesi jādara. Žūts ir tā, kas normalizē urīnu sistēmu, jā, tad faktiski žūts ir tā, kas visas sistēmas iekurbulē, jā, darbības dod viņai, funkcijas dod, jā. Tāpat kā, piemēram, kā locītavs, lai kustinātos, ja žūts ir bieza, mums skrimšļi mazinās, ja žūts ir bieza un nestrādā kā vajag, tad mums nepietiek kolagēna. Ja žūts ir bieza, tad mums nespēja normalizēties visi šķidrumi organismā. Ja? Visi traucētas, visas eļviedas tātad ir pamaz. Ja? Pamaz izstrādāta ūdens un šķidrumu organismā no āra, tātad, lai izvadītos. Akna dara to, lai viņa izstumtu, ja, bet žūts to funkcionē. Žūts arī ir tā, kas parāda, kad ir uz ādas problēmas. Parasti mēs sakam, ka abas ir ļoti, ļoti saistīti. Akna ar žūci, ja, ar žūtspūsli. Jo žūtspūslis parāda, bet akna izstumj. Ja, tad parasti jau saka tā, visas problēmas, ja ir ar ādu, vienalga kāda mazākā pumpiņa, tad ir aknai nespēja attīrīt organismu, bet žūts to pirmām kārtām dara. Ja mums ir pa daudz kaut kas, nepareizi strādā, nepareizi funkcionē, nepareizi asinsvados viņa neizdalās kā vajag, mums viss parādās uz ādas, un tas ir pirmais, kā ir saistīta akna, žūts un āda. Ja ir dzelteni acu baltumi, pieņemsim, tad arī ir žūtī
pārslodzi. Ja ir zem mēles rodās hroniska orgānu stāvoklis, tad, ja zem mēles ir kāds aplikums vai zem mēles par mēles diagnostiku, tā būs citā reizē, man ar tādu ir, ko mēs varam zināt, kā ir no mēles, kas mēs varam pateikt, kāda mums ir problēmas. Bet žūts ir tā, kas ar mēli ir saistīta. Jā, tad, ja ir kaut kas zem mēles, tad tur arī mums ir tātad kaut kāda hroniska iedarbība mums ir, ja? Emocionāli žultī ir dusmas. Tātad, ja mums ir pārslodze žultī, mums ātri rodās dusmas. Ja viegla aizkaitinātība, ja ir pārslodze žultī, hronisks atspiedz ir dusmas un aizvainojumi ir populārs cēlos žultsakmeņiem. Tātad, ja mēs ātri ir viens no segmentiem, ko mēs varam ievērot un varam tā cilvēkam paprasīt, vai esat pārbaudījuši, vai jums nav žultsakmeņi. Ja viņš tagad tā pēkšņi sāk kaut ko tur trakot, ja, viņš nevar savākties, viņam kaut ko pasaka, kaut ko pretī, ja, tad tas ir viens no iemesliem, tas nenozīmē, ka tikai, bet mēs varam pieņemsim pateikt, kad varbūt tās jāpārbauda ir žultsakmeņi, vai arī tai pašā laikā ir pārslodze aknai. Tātad raksturīgs muskuļu saspringzinājums ap labo lāpstiņu, labo plecu un apakštilbu priekšējā daļā. Visbiežāk simptomi ir ceļu sāpes, nesabalansēti tātad ceļgalas sāp, galvas sāpes, deniņos, vēdera pūšanās un vēdera izejas traucējumi. Tātad, ja ir aizcietējumi, tad visi šitie simptomi ir tas, kad ja ir problēma ar žultspūsli. Ja sāp, ja sāp, vispirms sākās tikai ar drusciņu. Nu, drusciņu pasāp tur zem lāpstiņas, labās lāpstiņas. Viss ar labo pusi saistīts. Labais plecnes, kāpēc sāk sāpēt pēkšņi? Ja, nu mēs tur pamasējam, kaut ko padaram un viņš pāriet. Pēc kāda laika atkal, ja, vai atkal apakšstilbam ir priekšējā pusē, tātad virs kaula, ja, sāp citreiz lielais kauls, kā mēs sakam, bet kājā mums priekšā sāp kauls. Tas arī ir viens no tātad žultspūšļa problēmām. Ja, tad mums ir jāizdomājas, vai viņi ir biezi, vai mums jāsāk vairāk ūdens dzert, vai mums jāsāk ir tu varbūt pie doktora aiziet un jāpārbauda tas žūts, cik mums tur ir un kāds ir sonogrāfiju uztaisīt. Ja? Tādi šādi te, un arī aizcietējumi ir viens no, ja ir sevišķi ļoti bieza, tad ir aizcietējumi obligāti. Kā akna un žultspūslis ietekmē cilvēku raksturu un uzvedību? Pie nelielām aknu darbības traucējumiem var rasties šādi psiholoģiskie simptomi. Aknu un žultspūslis ietekmē nervu sistēmu. Reiboņi, zarnu traucējumi, krampji kājās, gurdenums, nomāktība, bailes, trauksme, bezmiegs, nevēlēšanās domāt. Viņam pilnīgi vienalga tam cilvēkam, viņš vienkārši nedomā, viņam neko negribās, viņam ir ļoti liela depresija. Tās arī ir no aknu un žultspūsļa šo te sistēmu, tā tad ir jānormalizē, nav spēka. Nevēlēšanās fiziski piepūlēties, lai labāk es pasēdēšu, nu neiešu es tur ārā. Kūtrums ir cilvēku, kuri paši par sevi ir kūtri, tātad viņa šajā te mīnusā un plusiņā, ko mēs no sākuma darījām, tātad tur būs mīnus. Jo tas ir automātiski, kūtriem cilvēkiem nestrādā žults, viņiem nav enerģētikas. Ja ir bez enerģētikas žultspūslī, viņš būs automātiski kūtrs un viņš lēnām visu to darīs. Neapmierinātība ar dzīvi, arī tad, kad ir žultspūsļa iekaišums lielāko daļu. Īgnums, vienaldzība pret notiekošo, apātija ļoti liela. Ģīboņi pat varbūt, jā, tātad paliek raudulīgs. Raudulīgums arī ir saistīts ar nieru sistēmu, jo nieres ar mums ir ar nervu sistēmu. Ja? Tad viss ar nerviem, tas būs raudulīgums obligāti. Tātad šīs abas sistēmas ir jānormalizē. Neapmierinātība ar intīmo dzīvi. Tātad tiem, kam nav normāla intīmā dzīve,
viņi paliek īgni un akna automātiski ir bezspēcīga. Žultspūslis nestrādā, jo nav enerģētika. Intīmā dzīve ietekmē ļoti šos abus orgānus. Ļoti. Jo visa nervu sistēma strādā pieaugušiem cilvēkiem caur intīmo dzīvi. Pareizā laikā, pareizā būtībā, tā kā ir vajadzīgs. Nevis, viss ir jābūt normā, protams, ja? Bet ir jābūt. Vēlme pabūt vientulībā. Ja? Tad vientuļiem cilvēkiem arī ir tie, kas paliek vieni, ja? Tiem arī ir saistības ar žultspūsli un ar aknām. Automātiski tas notiek. Ja ar alkoholu, tad visi, kas grib lietot, tie visi nervu sistēmu nomierina. It kā. Bet tas nav tā. Tā ir žultspūslis, kas to dara, dod impulsu, ka tā ir jādara, lai organisms nomierinātos. Atrod iemeslu, ko darīt. Kuriem aknas strādā ar pārslodzi. Mērķtiecība un stipra griba, taču nerēķināšanās ar citu cilvēku interesēm un jūtām. Piknikums, ja, tātad piktums, dusmīgi, ja, ātri, reizes impulsīva rīcība, nesavaldība, nevaram savākties, ja, tātad nepiekāpība, smags raksturs, ātra daba. Aknu žultu traucējumi visi bieži var novērot tikai tādas psihiskās izpausmes kā vājumu, nespēku, kašķīgumu. Kad cilvēkam ir piesārņotas aknas, notiek organisma saindēšanās, kas arī izpaužas kā neiristēnija, ja? Tad nervu sistēma, nedomātības dusmas, ātra daba, aizdomīgums, cilvēki viegli apvainojas, visu ņem pie sirds. Saindēšanās var izpausties arī ar galvas sāpēm, rēboņiem, smaguma sirds vidū, apvidū, sirdsklovas un seksuālie traucējumi. Neko nevajag. Aknas ražo daudz neaizvietojams vielas no tievajām zarnām, uzturvielas ar asinīm nonāk aknās, lai būvētu citas vajadzīgās molekulas. Piemēram, vielu fontiolīns aknas pārvērš tirozoinā, tas ir vienīgais savienojums, no kā vairogdziedzeris tālāk sintezē savus hormonus. Tātad, ja aknām nav spēka, hormonus neveidos. 99% uzturvielu nenonāk jūsu šūnā, tāpēc nesakošļāta barība. Nepavēlti saka 33 reizes jāsakošļā. Ja? Protams, tik daudz mēs nekad nedaram, bet ļoti jābūt sakošļātai barībai. Patoloģiski mikrobioms, enzīmu trūkums, no kā tad aknas, lai būvē organismu nepieciešamās vielas. Un kā lai aknas var vispār kaut ko sintezēt, ja tām visa uzmanība jāpievērš tikai atkritumu un toksinu filtrēšanai. Tātad pārslodze būs, ja? Aknas atjaunojas 5 nedēļu laikā. Iznāk, ka pēc mēneša pusotru jūs aknas beidzot sāks ražot visas veselībai nepieciešamās vielas. Tātad ir, ja tādi simptomi mums ir, kā mēs pirmīt runājam, tātad vispirms ir detoks. Tas pats fenolālīns veicina melatonīna sintēzi. Melatonīns ir miega bioritmu hormons. Tātad, jā, melatonīns arī ar aknām ļoti saistīts, jā, lai normalizētu miegu. Tātad, darbojas pret trauksmi, regulē metabolismu, aknas un stress. Aknas izfiltrē ne tikai indis, kas nāk no zarnām, bet arī liekos hormonus. Tātad, jūs pārdzīvojat stresu, jūsu virsniere izdara adrenalīnu. Kad stress ir beidzies, adrenalīns nedrīkst palikt asinīs. Aknām saulaicīgi kvalitatīvi jāizfiltrē stresa hormons. Un ja aknām nav spēka, tad viņa to nevar izdarīt. Un stress nenormalizējas. Citādi stress atstās no jūsu organismu straujošās sekas. Tātad, ja mēs stresu nenormalizējam, ja, var ļoti parādīties smagums krūškurvī, gaisa trūkums, sirdsklavas, paaugstināts asinsspiediens un tā tālāk. Taču, ja aknas ātri likvidē stresa hormonu pārpalikumu, jūs ātri atgūsties bez kādām nepatīkamām sekām.
Tātad visu dara mūsu aknas. Tāpēc kaitīgs ir nevis stress un nevis stresa izraitītās dažādas slimības, bet gan aknu nepilnvērtīga barība. Aknas un hormoni, vairogdziedzera slimības, kā jau mēs runājām, ginekoloģiskie traucējumi, prostatīts, neauglība, impotence ir aknu nopietns un ļoti, ļoti kontrolējams, un hormoni uzkrājas un cirkulē asinīs, tātad, ja, uzkrājās audos, neizbēgami radīsies dažādas slimības, ja hormonus nenormalizēs. Ja, tātad, ja vairogdziedzers, tātad aknas, kā es teicu, normalizē hormonus. Ja, un tad rodās vairogdziedzera slimības, ja akna nenormalizē. Veselas aknas izdala īpašas skābes, lai neutralizētu jebkuras indas, kas nokļuvuši jūsu asinīs. Ja aknas nespēja to izdarīt, jums bieži būs saindēšanās simptomi, galvas sāpes, nogurums, kā arī dažādi iekaisumi. Kā jūs paši varat diagnosticēt savas aknas? Smagums labajā paribē, ādas nieze vai izšitumi, bālums, veidojas pigmenta plankuma uz ādas. Viss pilnībā, es teiktu tā, ka pilnīgā viss, kas ir saistīts ar ādu, jebkura ādas slimība, tā pati alerģija, tā pati psoriāze vai artrīti vai viss, kas ir saistīts ar ādu, viss ir saistīts tikai ar aknām. Ja? Nedrīkst ēst skābus produktus, ja ir slimas aknas, tātad, ja arī prasās, tad, kad ir slimas, tad viņš arī gribās, bet to nedrīkst darīt. Skābus kāpošu pēkšņi, vai etiķi gribās, vai mārutkus, vai majonēzi, ļoti tādus stiprus ēdienus arī prasa akna. Tātad, un pasliktināšanās un bezmiegs ir no 23 līdz 3. Ja mēs tajā laikā pamostamies, tātad mēs arī varam secināt, ka mums ir kaut kas ar aknu. Slikta dūša, vemšana, žūts, nomāktība, piknums, slikta atmiņa, grūtības mācīšanās, grūti koncentrēt uzmanību, smaga galva, acu, tātad krāsa izmainās, dzeltena nagi paliek, tumšs urīns ir, ja ir slimas aknas, tātad gaiši izkārnījumi, pat balti, alkohola nepanesība. Tai pašā laikā sadzīves ķīmija, ja mēs nedrīkstam, ar ķīmiju mēs varam ļoti ātri saindēties, krāsu un laiku nepanesība, ja, tātad krāsas, mēs, ka krāsojam dzīvokli, mums ir, nevaram elpot, ieejam kaut kādā parfumērijas veikalā, mums slikti paliek, ja, tātad tas arī ir arī ar aknām saistīts. Matu izkrišana arī ir blaugsnes, deguna apsārtums, zilganas lūpas, sāpes virs labās uzacs vai labajos deniņos. Aknas un asinsriti. Jūsu asinsriti ir atkarīgi ne tikai no sirds, bet arī no aknām. Kāpēc? Tāpēc, ka aknas ir asins attīrītājs. Ja, ja viņš nespēj, tad nespēs cirkulēt asins ātrumu. Kad jūs esat nomodā, jums ir normāla fiziskā slodze. Ejam, kustamies, nevis sēžam visu laiku, bet ir jākustās, ja? Organismu vajadzība ir arī lielāka asins daudzums, pieauga. Bet, ja aknas nespēja to darīt, mēs piekūstam, mēs apsmokam, mums nav elpas. Tas nenozīmē, ka obligāti ir jābūt sirds slimniekiem, bet arī no aknām tas arī ir, arī to dara, ja? Miegā, piemēram, organismā mums ir daudz asiņu, un pateicoties aknām, jūsu organismā asinsriti palēninās. Tātad miegā mēs, protams, tas ir pats par sevi, ja? Bet, ja aknām nav, tad mums var būt pēkšņi deguns asiņošana, pieņemsim, varbūt. Varbūt kāju krampji. Tas nenozīmē, ka mums ir jābūt magnijam pamaz. Arī, bet, protams, ka magnijs var palīdzēt, jo magnijs arī normalizē aknu darbību un dod skābekli. Asinsrites traucējumi tātad būs līdz ar to, ja? Salšana vai svīšana, rokas un kājas salst, ja? Tas arī ir no aknu darbībām.
reiboņi, redzes aptumšošanās. Kādu laiku ir labi, pēkšņi paliek slikti ar redzi, ja tumšs paliek gar acīm, meli punktiņi parādās priekšā, tas arī ir no aknām. Krampji paši vienalga rokās vai kājās un ar kāju tirpšana. Visi tie simptomi ir saistīts ar asinīm. Ja? Tad ar asins attece ar asins, ja ir biezas asins, tad šādi te simptomi mums ir. Ja? Aknas un emocijas. Ja aknas cieš no pārslodzes, cilvēks būs kašķīgs, dusmīgs, nakts miegs būs nemienmērīgs ar daudziem sapņiem. Vispār sapņo visu laiku, pat nevar atver acis, saka, laistais ciet, un akali rakala sapnī, un cilvēks, viņš atcerās tos sapņus, viņš redz kā filmu. Tad tur ir arī aknu problēmas. Jo aknām ir, to var redzēt, un to mēs redzam, un tā mums ir jābūt, tā ir mūsu zemapziņa, ja, bet ja tu nepārtraukti un dienā to tu dari, tev tā ir, ja, tad ir jāizdomājas par aknu normalizāciju un par aknu pārslodzi. Aknas, protams, arī cieš no mazspējas. Cilvēka garastāvoklis būs nomākts, aizdomīgs, viņš ir parādīsies trauksme un raudulīgums. Raudulīgums tas ir pirmām kārtām. Aknas un acis. Ja jums ir sausums acīs, neskaidra redzi, jo slikti redzat tumsā, jums ir acu apsārtums, šķielēšana, redzenes apduļķošanās. Starp citu, ļoti daudz tagad bērniem ir. Neaizdomājas, ved pie acārsta, protams, vedam, mēs redzam, bet izrādās, ka tur ir disbalans aknās. Ja? Tad ir vai nu jātīra, vai nu jāsakārto, vai jāpabaro. Aknai nav spēka atkal darīt savu darbu, un radzene sāk bojāties. Ļoti daudz maziem bērniem tagad ir ap 4, 5, 6 gadu vai pirmsskolas laikā, jo sēž jau tajā vecumā arī telefonos, protams, ja mēs to bojājam arī redzi, bet tā ir pārslodze acīm, līdz ar to acis ir arī saistīts ar aknām. Aknu pārslodze kā tāda būs obligāti galvas sāpes, acu tūska, rūgtums mutē, tātad riktīgs rūgtums, ja mēs ēdam un pēkšņi parādās. Izjūtam to, vai arī tukšā dūšā mums ir rūgtums. Ja, sausums rīglē, sieklas nedalās, tad ir, kā jau mēs runājam, tātad pāribe, varbūt deguna asiņošana un dzingštošana ausīs. Tā kā pie augsta asinsspiediena, ja, kad dzingst ausīs, vai ļoti zema asinsspiediena, arī dzingst ausīs. Bet arī var būt pie aknu pārslodzes. Ja? Aizcietējumi noteikti, mēles aplikumi un miega traucējumi, sirdsklauvas un pasliktināšanās. Aknas saņem asinis ne tikai no lielās asinsrita loka, no sirds, lai spētu veiksmīgi nodrošināt savas funkcijas, bet arī no kuņģa un zarnu trakta. Venozās asins pilnas ar darbības vielām un daļa organismu nevēlam vielu, kuras nepieciešams attindēt. Aknu sastāvā ietilpst arī žūtceļi un tām cieši pūglos žūtspūslis, kā jau mēs to runājam. Žūtspūsceļi nodrošina žūti atteci uz 12 pirkstu zarnu. Ja? Tad par diždadzi. Diždadzis es uzskatu, ka mums ir ļoti efektīga eļļa, kuri tas ir minimālais priekš diždadzīts, kā jau mēs zinām, ka mēs viņu varam dzert gan kā tējās, gan kā žāvēt, un paši mēs esam daudz ko darījuši ar mūsu darbo dadzīti, bet izrādās, ka viņam ir ļoti daudz, viņš ir pilns ar visādām uzturvielām, tātad ar B vitamīniem, A, D un E un K un H un C, tātad F vitamīns, mangāns, kālijs, bors, taukskābes, eļļas, ēteriskās eļļas, lignāni, kuri ļoti vajadzīgi asinsvadiem, obaltumvielas un sveķi, gļotas, organiskās skābes, dzels, kalcijs, kālijs, selēns, silimirāns, alkoholīdi, bioganēni, anīni un sapanīni. Sapanīnus mēs jau zinām, kas tie tādi ir, ja? Tātad diždadzis būs tas ar sapanīniem, ko viņš darīs, mūs dezinficēs.
jā, no iekšpuses. Kopumā augā ir aptuveni 300 labvēlīgu vielu, kas var ietekmēt gandrīz visu cilvēku ķermeņa orgānus, iznīcinot slimības un saglabājot veselību. Tātad neizskaitīga ne zāle vai unikāls dziednieks. Viņš tāpat dziednieku arī kā diždedzis, viņš vispār skaitās tiešām kā visu augstākais mazais augs, skaistais zieds, ja, kurš ārstē visu no matu galiņiem līdz papēžiem. Mums arī viņš ir daudzos produktos un arī pats par sevi ir arī eļļa. Tātad ārstniecību augu iespējas ļoti augstas viņam ir, ja? Jo viņš ir ļoti bagāts ar visādām iespaidīgām vielām, kuras nav citos augos. Kādas arī īpašības? Aknu slimību ārstēšanai un profilaksei, bojāt aknu šūnu atjaunošana, toksīnu un atkritumu izdalīšana, tad palīdz aknei attīrīties, sirds un asinsvadu sistēmas stiprināšanai, ļoti labi viņš arī asinsvadu stiprināšanai tieši, lipīda metabolisma normalizēšana, svara regulēšana, tad mēs varam arī šo te eļu klāt lietot un sakārtot aknu, lai mums aknai ir spēks, iztīrīt tātad taukslāņus un izdzīt lieko ūdeni no organisma. Samazina līdz ar to cukuru līmeni organismu imūnsistēmas stiprināšanai, novecošanas procesu, tātad profilaksē. Jo mums būs šķidrākas un foršākas asinis, attīrītākas, asinsvadi būs elastīgāki, mēs tik ātri nenovecosim. Būs mazāk krunkas, starp citu. Žūts sekrēcijas aktivizēšana, tad žūts arī izdalīšanās un pātrināšana, ja, tad var gan abiem orgāniem, tātad šajā sistēmā diždedzis ir vispār universāls, jo viņš strādā ar abiem orgāniem, gan ar aknu, gan ar žulti. Kuņģa zarnu trakta darbības uzlabošana, mazinot gļotādas iekaisumu, tātad var arī izmantot pie kuņģa čūlām un var sakot, visu kuņģu problēmām, viņš normalizēs, noņems skābi. Tātad diurētiskā iedarbība pie aizcietējumiem novēršanai var palīdzēt ar mūsu eļļām, kā es saku, dzerams, smērējams, viskaut kur mēs viņam varam lietot, varam taisīt tamponus un likt, varam smērēt tāpat, pilītes mēs dzeram iekšā. Brūču dzīšanai palīdz, čūlu profilakse un ārstēšana kopā ar mūsu banjo, jā, ļoti labi strādā pie čūlām, terapija pret apdegumiem un caurejas, tātad zarnu traktu normalizācija, teiktu tā. Un tas ir tikai kopējais dažu iedarbību efekts, bet tam ir arī spēja ietekmēt organismu atkarībā no pacienta dzimuma un vecuma. Tātad viņš normalizē hormonu sistēmu. Pēc sieviešu un vīriešu un bērnu ķermeņiem šis garšaugs ir vērsts uz ieguvumiem. Tātad viņš ir viens no tiem augiem, un es teiktu gandrīz vai pats galvenais augs, kurš sakārto enerģētisko in un jaņ enerģētiku. Tātad, ja ir par daudz sievišķā, mēs viņu lietojot, mums būs, viņš normalizēs vīrišķo vai atkal otrādi. Bērnu attīstībai, kur ir enerģētiskais lauks, ir jāsakārto un sakārtot caur aknām. Sievietes, tātad pie sievietēm, ko mēs ar diždedzi varam palīdzēt. Papildus savām pamatspējām piena dadzis, viņš faktiski tā arī saucās, var palīdzēt sievietē normalizēt nervu sistēmu, aizsargāt aknas, to starp no hormonu un koncentratīvo līdzekļu iedarbības. Tātad tām sievietēm, kuras grib bērnus, un viņas ir ilgstoši lietojusi kontraceptīgās līdzekļus, ja, tad, lai nebūtu bērni, ja, gan abi divi lieto diždedzi, normalizē un attīra no organisma šīs te vielas. Un atjaunojas tātad visas sistēmas. Atbrīvojas no ginekoloģiskām slimībām. Erozija un vaginītam. Zaudē svaru, palielināt dzimumtieksmi, aizsargāt
attīrīt ādu, pagarināt tās jaunību, tā arī stiprināt matus un nagus. Mūsu eļļu var piepildināt kaut ko klāt vai smērēt uz nadziņiem, ja ir, piemēram, plaisas vai mums ir plāni nadziņi. Ja, dzerot, protams, mēs varam dzert iekšā arī, bet varam arī tā uz ārpusīti. Fakts ir arī tāds, ka diždedzis ir ļoti aizsargāt tiešām aknas no alkohola ietekmes. Ar mūsu hitazānu kopā ar diždedzi pirms jubilejas mēs iedzeram un mums nebūs slikti. Tas tā darbojās, tā ir pārbaudīts. Ja ir tā, kad ir liela jubileja vai vīriešiem, varam to mēs ieteikt, lai nav otrā dienā galvas sāpes, lai mums nav, kā es saku, pohas, ja, tad šos te abus līdzekļus kopā, un viņš pirmām kārtām hitazāns neatļauj iesūkties gļotādā, kuņģu gļotādā, un diždedzis viņš aptur šo te indīgo vielu kuņģī un organismā un asinīs iekļūt. Jā, mēs viņu lietojam, bet viņam tā kā barjera. Produktiem ir ļoti, ļoti pozitīva ietekme uz potenci vīriešiem. Jā, tātad normalizē šo te atteci, par ko mēs esam runājuši. Hemoroīdiem, aizcietējumiem, īpaši samazinot kaitīgo vielu ietekmi uz ķermeni, kā jau es teicu, ja. Augs arī palīdz atjaunot spēku un palielina izturību. Nav noguruma, mazāk viņš nomāca nogurumu. Grotniecības laikā augu var mazināt un mazināt toksikozi, uzlabot, tad, kad mēs neesam bērni, ļoti daudzām ir toksikozi, ja, tad ar diždedzi mēs viņu dzerot neko kaitīgu nevaram izdarīt, bet tieši noņem šo te tādu simptomu. Tad, kad grūtniecība, tad ļoti daudziem ir aizcietējumi, lai to normalizēt ar diždedzi var, nervu sistēmu normalizē, it sevišķi diždedzi vajadzētu pilināt un dzert iekšīgi līdz 3. mēnesim, ja, jo 3. mēnesī mums veidojās bērnam nervu sistēma, un tālāk viņa attīstās, bet lai normalizētu, lai viņš nebūtu nervos, lai nebūtu nervu sistēma sabojāta, neiedzimtu nervu sistēmas problēmas, diždedzis var palīdzēt. Tātad nomierināt šo te sistēmu, un tad līdz ar to viņš arī tur sakārtojās, ja. Tātad, un kaitīgas vielas organismam neļauj. Ļoti bīstami ir tātad agrīnā periodā. Tas ir 1., 2. mēnesis, tad nē, bet 3. un 4. un tālāk, kad jau veidojas nervu sistēma bērnam, tad var to darīt. Bet kaut vai pa vienai pilītei mēs varam arī tāpat neko sliktu neizdarīs. Jā, tātad ir arī, kā jūs teicu, 1. trimestrā ir dedzis jālieto. Jā, un, protams, ir ar ārstu tas jāizrunā, jā, bet ja nav noslīdējuma. Ja ir normāli viss kārtībā, tad to var darīt. Tātad piena dedzis ir zināms jau arī seniem laikiem, ja, un ko ārstē un kādas slimības, tad diždedzis var palīdzēt. Hepatītam, gastrītam, holicistītam, psoriāzei, pietūkamam pinnēm, varikoza vēnām, locītavas sāpes, cukurdiabēts, holitriāze, vairodziedzera darbības traucējumi, jā, matu izskrišana, sirds asinsvadu slimības, uroloģiskās slimības, samazina seksualitāti aktivitāti, jo, kā jūs teicu, tiem, kam ir pa daudz enerģētika vai nu sievišķā vai nu vīrišķā, jā, tad arī ar seksualitāti ir problēma, ir daudzām sievietēm ir pa daudz šī te enerģētika ļoti augsta, ja? Bet viņi ir jānormalizē. Tad ar diždedzis to var palīdzēt. Ja? Toksīnu izvadīšanai, protams, pie stāvu ķīmijas un terapijas, tad toksikācija no alkohola un narkotikām, akūta saindēšanās ar pārtiku. Pie saindēšanās mazums, ko mēs apēdam,
Ja ir diždedzīts mājās, mēs varam iedzert un mums nebūs slikti. Nesaindēsimies, organisms nesaindēsies. Ļoti efektīvs ir pie cukura diabēta sakārtot, jo kā jau diždedzis tātad neiedziļināšos pārāk dziļi, jā, tātad sakārto akne, sakārto visu asinsvadu sistēmu, tātad arī cukura diabētu, ja, jo normalizē holesterīnu, normalizē hormonālo sistēmu, normalizē kūņu darbību, zarnu darbību, ja, muskuļu skeleta sistēmu, ja, tas ir viss pie cukura diabēta. Ja paaugstināt cukuru diabēts, rodās aterosklerozes, varbūt insulti, ja, arī šis te arī normalizēs. Diždedzi padzerot, mēs varam arī kopā ar ginka bilobu, jo ginka biloba ir arī mūsu aknām, to es vienkārši šodien nestāstīšu, jo tā jau es gari ilgi runāju, bet, un arī reišī sēnu, tādu komplektu, tad tas ir cukura diabētam un asinsvadiem un cukuru tātad sabalansēšanai, aknu attīrīšanai, sabalansēšanai un sakārtošanai. Nu tā, to es arī gribēju šodien stāstīt. Varam jau vēl un vēl runāt, bet nākošreiz tad mēs varam